Nu, lūk, iepriekšējā reizē tikāmies un adījām šo te rievoto rakstu, kura adīšanā ir iesaistīti tikai un vienīgi lapiskie valdziņi, bet, kā jau es minēju, ka tajā brīdī, kad vienā pusē tiek adīts labiskais, tad otrā pusē ir krēliskais, un tādēļ rodas šī te krēlisko valdziņu rinda. Un tagad mēs apstīsim to, kā mēs varam iegūt labiski gludu adījumu. Un šis te no mums prasīs iemācīties adīt arī krēlisko valdziņu. Un tādā veidā viena puse būs tikai labiska, savukārt otra puse būs tikai krēliska. Un atkal turpinām ar to, ka tā es nedaudz attīšu, lai man ir ērtāk. Turpinām ar to, ka mēs atkal šeit ir tā pīnīte, par kuru runājām darba malā. Un mēs sākam ar to, ka atkal noceļam valdziņu un pirmo rindu, tāpat kā iepriekš, noadām visu labiski. Un izmaiņas būs tieši darba otrajā rindā. Visi valdziņi labiski. Atgādinu vēlreiz, ka nokreisās uz labo pusi. Aizķeram pavadienu aizmugurē ar labās rokas ādatu un izvelkam cauri. Iepriekšējā valdziņu noslidinam no ādatas. Un attiecīgi tā fokus ir. Un šajā te pusē mums te mēs redzam, ka ir labiskais valdziņš, labiskā rinda. Te pie ādatas pirmā. Un, lai iegūtu labiski gludu adījumu, mēs tagad tās otrā pusē pagriežot darbu, adīsim krēlisko valdziņu. Pirmo valdziņu noceļam tāpat kā iepriekš, taču šoreiz darba pavadienu atstājam darba priekšpusē. Šādi te. Ja labiskajam mēs likām aizmugurē, krēliskajam mēs to atstājam priekšpusē. Tātad. Ādata mums šoreiz kustās no labās uz kreiso pusi caur valdziņu. Tātad es paņemšu pagaidām darba pavadienu malā, bet ādata kustās šādi te. Un tas ir līdzīgi kā tikko, kad mēs noceļam pirmo valdziņu. Un te mums ir arī darba pavadiens. Tad, kad mēs izduram cauri šādā veidā no labās uz kreiso pusi valdziņam, mēs aizķeram darba pavadienu un izvaram cauri. Un vēlreiz darba pavadiens priekšpusē, no kreisās uz labo pusi, un izveram cauri. Un tāpat kā iepriekš, noslidinam nost. No kreisās uz labo, aizķeram
Un te mums veidojās krēliskais. No kreisās uz labo aizķeram, izveram cauri. Kreisā labā aizķeram. Man vēl patīk, lai viņš nenoslīd ar labās rokas īkšķi, pieturēt nedaudz darba pavadienu un izveram cauri. No kreisās uz labo. Tā kā sanāk aptīt riņķī, tad es aizķeru šo un izveru cauri. No kreisās uz labo atkal. Un šeit jūs redzat, ka ja iepriekš mums bija tāds krēliskais izcilnīts un labiskais gludais, tad tagad mums ir divi krēliskie blakus. Pa vidu nav labiskā rinda. Un atkal no kreisās uz labo aizķeram un noslidinam adatu pavadienu no kreisās adatas. Kreisās uz labo, vai labās, no labās uz kreiso. No labās uz kreiso pusīti. Aizķeram un izveram cauri. Un šādi līdz rindas beigām. Kur tūlīt arī pagriežot darbu uz otru pusi, jūs redzēsiet, ka mums veidojas labiski gluds adījums. Lūk, var redzēt, kā tekstūra atšķirās. Un atkal šoreiz gan mums, lai atstātu pīnīti, skatoties to, ka iepriekš mēs pēdējo valdziņu izvedījām krēliski, nevis labiski. Ja mēs adījumu pirmo valdziņu noceltu šādi, tad redzat, ka te veidojas tāds mezgliņš. Taču mezgliņu mēs nevēlamies, kas nozīmē, ka turpmāk atdot labiski gludo, tieši labiski gludo. Mēs tāpat noceļam no labās uz kreiso, jeb krēliskajā virzienā, bet pavadiens uzreiz iet darbā aizmugurē. Tādā veidā, ka viņš nekrusto šo te maliņu. Un atkal adām labisko līdz rindas beigām, jeb no kreisās uz labo un izveram cauri. Un šeit tad var atcerēties, ka labiskajam valdziņam virzība ir no kreisās uz labo pusi, un krēliskajam valdziņam, lai adītu virzība, ir no labās uz kreiso pusi. Šādi. Turpinām. Līdz rindas beigām. Domāju, ka labisko nu jau caur rievoto jūs esat plus mīnus sapratuši. Tāpēc es stipri pie labiskās rindas neapstāšos. Bet, jā, šeit var tad labāk saprast, ka šis tad ir apakšā, mums pirmais bija rievotais, un tālāk mēs ēdam labiski gludu. Un otrā rinda,
Kā jau sapratāt, labiski gludais veidojas no 2 rindām, ja mēs ādam rindās turp un atpakaļ. Šoreiz noceļam ar pavadienu darba priekšpusē, tā lai veidojas pīnīte. Pavadiens vēl joprojām ir priekšpusē, jo mēs adīsim krēlisko valdziņu. Adata valdziņā ietiekšā no labās uz kreiso pusi. Aizķeram darba pavadienu, izvelkam cauri un noņemam no adatas. Un tā principā turpinām adīt 2 rindas, kas ir vienā pusē labiskā un otrā pusē krēliskā. Tik ilgi, līdz jūs jūtat, ka daudz maz atceraties, kā tad to krēlisko adām. Lūk. Izskatās aptuveni šādi. Un jā, un tad turpiniet šādi te. Skatieties video tik reizi, cik nepieciešams. Un tiekamies nākamajā posmā.